Un visiem labdien, mūsu partneri un draugi. Mums būtu jāuzsāk mūsu Zoom tikšanās. Es ļoti lūdzu jūs ieslēgt jūsu video kameras, lai es arī varētu redzēt jūs. Un mēs ar jums parunāsim. Ļoti interesanta tēma. Man šī tēma ir ļoti tuva. Es pat arī šo tēmu izvēlējos. Tās nosaukums ir Kā pieņemt lēmumu kļūt par līderi. Jo vadoties no manas pieredzes, tas tomēr ir lēmums, nevis vienkārši darbība. Es pavisam aizmirsu, iedvesmota iepazīties ar jums. Mani sauc Jūlija Mitrohina. Mana kvalifikācija ir GEM 2. Es dzīvoju Sanktpēterburgā. Es domāju, ka pasākuma pieteikumā jūs redzējāt, ka par mani parasti raksta visu to labāko. Liels paldies uzņēmumam par tādiem labiem vārdiem. Tīkla mārketingā, tīkla uzņēmējdarbībā esmu no 97. gada. Man bija diezgan ātra izaugsme, par kuru tieši saka, un raksta arī labās grāmatās, tāda izaugsme, par kuru drīzāk sapņo gandrīz katrs partneris, kas ienāk tīkla mārketingā. Tas ir tīkla un ātrais līderis, ātrais meistars. Un ātrais meistars vai master līmenis, tāda termina vēl nemaz nebija. Diezgan ātri kļuvu par lielmeistaru, un tāpat arī ātri iekļuvu prezidenta padomē. Un jau 5. gadu, šķiet, ka 5. gadu esmu uzņēmuma prezidenta padomē. Un lieliski jūtos. Ja mēs runājam par līderību, uzreiz vēlētos atzīmēt, ka jūsu tirgus ir tik ārkārtīgi interesants, kurā jūs strādājat, Eiropas tirgus. Un, protams, tas būtiski atšķiras no Krievijas tirgus. Un tādu secinājumus izdarīju jau balstoties uz savu praktisko pieredzi. Un šis secinājums ir, ka te ir pilnīgi divi atšķirīgi dārziņi un ir jāpielāgojas gan vienam, gan otram dažādos līmeņos, dažādā mērā. Un neskatoties uz to, ka ļoti bieži līderi stāsta par lieliskiem piemēriem attiecībā uz strauju izaugsmi, kāpumu, tāpat ir jāņem vērā daudz dažādi faktori. Un ar šiem vārdiem vēlētos atzīmēt, ka nekādā ziņā nenovērtējiet pārāk zemu savu esošo rezultātu un panākumus, nevērtējiet zemu savu personīgo ceļu un nesalīdziniet sevi ar citiem cilvēkiem, jo jūsu situācija un jūs esat unikāls. Un par savu izaugsmi, par savu ceļu es nestāstu ar nolūku palielīties, lai man citiem rastos skaudība attiecībā pret mani, ka jādara tieši tā, kā Jūlija darīja. Absolūti nē, katram ir savs ceļš, savs izaugsmas temps, savs ritms. Un šīs dienas tēma būs ļoti vietā, jo es centīšos darīt visu, lai jūs saprastu, kā būtu jāsasniedz šo. Mēs šodien runājam par pirmo pakāpi, par pirmo pakāpienu soli, par līdera titulu un pakāpi, un es vēlētos paplašināt to, runājot ne tikai par līderi kā kvalifikāciju, bet arī vispārīgāk kā līderis dzīvē kopumā. Līdera sajūta, līdera pozīcija, māka un prasme pieņemt lēmumus, prasme doties uz priekšu un rodas jautājums dažkārt, vai kāds stāv uz vietas, mīņājas uz vietas vai iet uz priekšu, virzās uz priekšu.
Un iespējams, ka tas viss saliksies vienā kopainā, kā to visu attiecināt pret tīkla mārketingu. Un sāksim ar to, ka kvalifikācija līderis pati par sevi, protams, varam mārketinga ziņā pastāstīt, ka tā ir noteikta preču apgrozība, tik eiro, kādi būs sniegumi. Ja mēs runāsim nevis par materiālo izskatu vai tēlu, tad līderis kā kvalifikācija, mantiskā izteiksmē, bet par jūsu iekšējiem procesiem, tad mēs vienmēr runājam par pieņemto lēmumu. Un pieņemt lēmumu vispār man bija saprotams, saku, kā ir. Es nesapratu, ko nozīmē pieņemt lēmumu, lemt. Nu, es pieņēmu lēmumu, es reģistrējos. Tas, tas taču jau ir lēmums. Es jau šādu lēmumu pieņēmu kopumā piedalīties. Un dažkārt cilvēks arī aiziet prom no darba un domā, kādā veidā tad šo jauno ceļu uzsākt. Un tikai pēc tam es nonācu pie pareizas izpratnes, ko nozīmē pieņemtais lēmums, jo no šā lēmuma reāli burtiski viss ir atkarīgs. Un vēlreiz, es šeit atzīmēšu, tas nav tikai par ātrumu, jo ātrums var būt dažāds, un jūs varat virzīties uz savu kvalifikāciju nedaudz lēnāk kā jūsu draudzene vai tas, kam jūs mēģināt līdzināties, vai tieši otrādi pat apsteidzot šo cilvēku, šo darbinieku. Runa ir par citu. Ko nozīmē pieņemtais lēmums un ko tas faktiski nozīmē? Lēmums ir pieņemts, kad jums rodas pastāvīga iekšēja motivācija, lai rīkotos. Tātad iekšējā motivācija ir tas, ka nav nepieciešama vispār jebkāda ārēja faktori un ietekme, lai sāktu kaut ko darīt. Kad no rīta pamostaties un jums nav nepieciešams padomdevēja, iedvesmas vārdi, ne izziņas, ne prezentācijas, ne paskatīties kā citiem sokas, jo mēs esam uzņēmējdarbībā un lietas var raisīties dažādi. Un kad vispār nekas nemotivē un nenogrūž no ceļa. Nav ne tas, ne tas. Ir tikai iekšējs motivācijas, bezgalīgas motivācijas avots, dopamīna avots. Tas ir dopamīns, ir modulātors, kas veidojas mūsu galvas smadzenēs, kad patīk, kad cilvēkam patīk, kad kaut kas iepatīkas vai ir apmierināts ar procesu. Kad es priecājos, esmu pilnībā apmierināta ar visu savas dzīves procesu un jebkādā situācijā, jebkādos apstākļos jūs sasniegtat jūsu noteikto mērķi, jūsu noteikto gala mērķi. Vai tas būtu līderis, meistars, lielmeistars un tā tālāk. Bet būtiski tieši šis te sākotnēji pieņemtais lēmums, kas iekšēji motivē. Kad jūs precīzi saprotat, kur jūs dodaties un kas aiz tā stāv mūsu uzņēmējdarbībā, diemžēl lielākā daļa partneru atnāk un tikai jau procesa gaitā sāk kaut ko aptvert un saprast. Šīta sapratne, kur viņi ir nonākuši, kur viņi ir gadījušies un kā tālāk virzīties. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Es nevaru arī to vērtēt. Es teiktu, ka slikti ir tad, ja cilvēks ļoti ilgstoši ir biznesā, bet neko nav īsti sapratis. Un, lai pieņemtu lēmumu, uzņēmē darbībā ir jāsaprot pirmkārt. Tīkla mārketings nav par rozā zilonīšiem, ka viss obligāti norit labi, gludi, bez problēmām. Kā jebkurā uzņēmējdarbībā,
jebkurā lietišķā un zinātniskā literatūrā par uzņēmējdarbībām vienmēr ir mainīgs šis ceļš. Vienmēr ir kādi apstākļi, vienmēr ir kādas priekšrocības, vienmēr dažkārt ir kādas veiksmes, neveiksmes un tā tālāk. Bet tā ir pastāvīga, nevienmēr tā ir pastāvīga attieksme un attīstība uz izaugsmi. Un dažkārt ir arī sarūktinājumi. Un, kad cilvēks tikai ienāk jebkurā uzņēmēja darbībā vai mūsu tīkla mārketingā, ka uzreiz būs komanda, uzreiz būs Mercedes un tā tālāk. Protams, mēs varam runāt par iespējām, par mūsu uzņēmēja darbības plusiem un priekšrocībām, bet ja mēs izvērtējam ar pragmatisku skatienu bez rozā brillēm, tad mēs redzēsim, ka ir arī nepatīkami brīži, un nepatīkams varētu būt tas, no kā cieši jūs un jūsu partneri. Piemēram, sabiedrības viedoklis, sabiedriskais viedoklis, no kā jūs ciešat, citu cilvēku reakciju uz to, ko jūs darāt. Tie ir atteikumi, kuras jūs saņemat, vai pēkšņi atteikumi. Tas ir nosodījums, tā ir apspriešana, aprunāšana. Tā ir partneru atnākšana un aiziešana tajā skaitā, jo cilvēki nāk, cilvēki iet, cilvēki piedzimst, cilvēki nomirst. Šeit tas process arī ir gluži dabisks. Un tāpat notiek arī uzņēmējdarbībā. Un tas viss kopā atrodas iekšpusē, ir iekšpusē. Un uzņēmējdarbība vienmēr ir ilgtermiņa spēle un notikums. Un ja katrs no mums krastā, upes krastā, pirms doties peldēt, visu to saprastu, tad iekšējais motivācijas avots, dopamīna avots iedegtos pirms jūsu pirmā soļa, jo es zinu, kur es dodos. Un no pieņemtā lēmuma vispār pilnīgi viss ir atkarīgs. Jūs necietīsiet no disciplīnas trūkuma. Nu, piemēram, jūs necietīsiet no tā, ka pēkšņi jūsu draudzene, kas ar jums sāka kopā, pārdomāja un aizgāja prom. Jūs necietīsiet no tā un nenožēlosiet to, ka kāds cits attiecas savādāk pret jums. Un jūs kopumā vispār pārstāsiet radīt, uh, izraisīt vai izsaukt apkārtējo ietekmi un viedokli par jums, jo viss, kas notiek mūsu uzņēmējdarbībā galu galā, ir pieejams absolūti tik vienam cilvēkam. Katrs cilvēks var teikt, un, ja kaut ko nemāk, tad var arī iemācīties runāt. Lai uzsāktu uzņēmējdarbību, nav nepieciešami ieguldījumi, un pēc būtības vārti, durvis ir vaļā ikvienam, bet ir divi iemesli vai cēloņi, kādēļ cilvēks neattīstās un stāv uz vietas. Atcerieties, un es domāju, ka jūs tam piekritīsiet. Pirmais iemesls ir maz darbības, vai nu to ir ļoti maz, vai vispār nav. Kad ir klātbūtne uzņēmējdarbībā, bet tas, ko nepieciešams darīt, lai izaugtu, iztrūkst. Un cilvēks pats var arī pastāstīt pats. Ja es kādam uzdotu jautājumu, kā jūs domājat, kādēļ jums nav rezultāta, es domāju, ka daudzi varētu arī tieši godīgi arī pastāstīt. Nu, es tiešām nepietiekami daru, izdaru un piedāvāju biznesa iespēju, varbūt man arī vajag iemācīties, pamācīties strādāt ar komandu. Ir, nu, pamatoti iemesli un atrodami iemesli, kādēļ nav izaugsmes. Bet otra ir darbības, bet tās nav efektīvas. Un tā ir cilvēku kategorija, kuri ir nedaudz mazāk, darbību ir vairāk, bet tās nav efektīvas. Procentuāli šādu cilvēku ir mazāk, bet, teiksim, kad es kaut ko daru, bet tas izskatās vairāk pēc imitācijas, pēc ilūzijas, ir tāda šķietamība par darbību. Nu, kādā veidā tas var izpausties? Piemēram, jūs jau laikam zināt, ka mēs ar jums
sev uzturam divus resursus, uz ko vispār balstīt mūsu enerģiju, mūsu laiks. Tātad mūsu pūles un piepūle un laiks. Absolūti visiem ir enerģija. Un vairāk teikšu, ka to nevar sadalīt, iedalīt labā, sliktā enerģija. Enerģija vienkārši ir, bet kuru cilvēks to tērē, tas jau ir cits jautājums. Un šādas neefektīvas darbības ir savas enerģijas patēriņš tajā, nu kurienes rezultātā nevar gaidīt. Piemēram, audzēt un runāt tikai ar saviem partneriem un ieciklēties tikai uz viņiem un visu uzmanību veltīt tikai viņiem, neatkarīgi no tā, vai cilvēki tiešām var izaugt, attīstīties vai nevar. Tātad, piemēram, esmu es un manas divas draudzenes, ar kurām kopā mēs esam kopā, čatā un tā tālāk. Un mēnesi pēc mēneša es vēršu savu uzmanību viņām, savu enerģiju atdodu bezgalīgi un bez kontroles viņām, bet nekas nenotiek. Mēnesi no mēneša draudzenēm apgrozījums neaug. Un tas liecina par to, ka es neefektīvi tērēju savu laiku. Vai, piemēram, es daudz laika veltu savam klientu čatam un saprotu, ka mēnesis ir pagājis, es analizēju savas darbības un analizēju savu cilvēku pieņemšanu, ka es nemaz šādus piedāvājumus neesmu izteikusi, bet katru dienu kaut ko darīju, skatījos webinārus, man patīk mācīties, es domāju, ka visiem patīk mācīties, man patīk runāt ar saviem partneriem, motivēt viņus, sagaidīt no viņiem, klientu čatu uzturu un tā tālāk. Bet visefektīvākās darbības tīkla mārketingā, tā vai citādi, tā ir cilvēku aicināšana, cilvēku pieņemšana. Ir tas, kas būtu jādara katru dienu. To nevar atlikt uz rītdienu. Pirmkārt, ir jābūt cilvēku piesaistīšanai. Nevis klientu čats, kas arī, protams, ir labi, bet cilvēku piesaistē, jo cilvēku piesaistē attīstās un izaug viss, tostarp arī jūsu apgrozījums un noiets. Varbūt arī kādam tas būs atklājums. Vēlreiz atkārtošos, kā cilvēku piesaista, jaunu cilvēku piesaista, kādas jūs izsakāta biznesa iespēju un piedāvājumu viņam, tad vienmēr varat mēģināt viņu pārvērst vismaz klientā. Un kad jums ir laba cilvēku piesaiste, arī noiet palielinās. Ne visi cilvēki vēlas biznesā piedalīties. Viņi saka, nē, jūs piedāvājat viņiem produktus viņi vēlas, un viņi kļūst par klientiem. Un vienmēr, neskatoties uz jaunu darbinieku piesaisti, tad arī paplašinās klientu bāze. Bet atgriežoties pie mūsu iemesliem, ir darbība trūkums, un otrs ir neefektīvas darbības. Protams, jums vajag izskatīt, nu tā pavisam godīgi pret sevi, jo visa transformācija, visas izmaiņas savā dzīvē sākas no godīguma, kad es pats sev godīgi atzīstos. Nevis padomdevējam, vadītājam, skolotājam, bet godīgi pats sev analizējot savas darbības. Kāds ir iemesls? Pirmais vai otrs? Tātad varbūt maz darbība, varbūt tās ir daudz, bet tās ir neefektīvas, jo cenšaties veltīt uzmanību un laiku tiem cilvēkiem, varbūt kam būtu mazāk laika jāvelta, bet tā vai citādi visas sākas no sarunas par godīgumu. Otkārt, obligāti ir jāizprot, cik lielā mērā esat gatava tam, ar ko jūs varat saskarties uzņēmējdarbībā. Es domāju, visu to slikto un negatīvo, par ko mēs klusējam pirmajā tikšanās reize, un nekādā ziņā nesaku, ka vajag vienkārši uzreiz jāatklāj, ka tur saskarsies ar to un to, bet paši priekš sevis jūs varat izlemt. Tas ir šis jūsu lēmums, kad apzināti saprotat, ka varbūt nāksies netik saldi,
kā tas tiek kā es iztēlojos pats, bet kopumā esmu teorētiski un prozoriski gatavs tām darbībām, tiem notikumiem, kas varētu manā ceļā parādīties. Jo jūs arī maza darbību nozīmē maza motivācija. Es negribu darīt. Man nav enerģijas, man slinkums, man nav zināšana, nu, dažādas atrunas. Un šeit par iemeslu var noderēt jebkas, lai kāds iemesls, lai kādu iemeslu jūs iedomātos, tad atrunām galu galā tas der, un gala rezultātā darbības ir ļoti maz. Bet viss slēpjas tajā, ka cilvēks savā dzīvē, savā uzņēmējdarbībā visu to negatīvo nevēlas pieņemt. Es nenodarbojos, kā jūs domājat? Šeit mums arī krievu valodā čatā raksta. Jā, es nezinu, vai čata iespēja ir visiem atvērta. Arī nezinu, kā ir iestatīts. Piemēram, cilvēks nepiesaista citus cilvēkus. Jā, lieliski varat rakstīt čatā. Kāds jums ir skaidrojums, kādēļ jūs nepiesaistat jaunus cilvēkus? Rakstiet godīgi, kā ir, jo es visas tās atbildes iespējams zinu, nu, kas var tiekt minēts. Kā bailes no atteikuma, nepārliecība, ticības trūkums sev, kas vēl? Mm, Bail, ka mans piedāvājums nebūs vietā, nepietiek zināšanu. Nepietiek zināšanu nozīmē, ka es nevarēšu pārliecināt cilvēku. Ja es nevarēšu pārliecināt cilvēku, tas nozīmē, ka viņš atteiks. Es negribu atteikumu. Čehu valodā kaut kas ir uzrakstīts. Cilvēki var atzīmēt, ka tas bija čehu valodā uzrakstīts. Nākamā Elēna uzrakstīja, ka rekrutē, bet cilvēki negrib strādāt, tikai sev pērk. Cilvēka neieinteresētība. Rekrutēju kā vara, bet vienmēr ir aktivizēšanās, kas nevienmēr notiek. Es tagad vēršos pie tiem cilvēkiem, kas nepiesaista jaunus cilvēkus. Ticības trūkums, pārliecības trūkums, bailes no atteikuma un tā tālāk. Tas viss noved pie maz darbībām. Mēs rīkojamies diezgan lēni, bet tas ir šis nepieņemtais lēmums. Ja man ir iekšējais pieņemtais lēmums, kad es jau pirms es izdaru pirmo soli, parakstos uz to visu, es jau iepriekš piekrītu pārdzīvot to visu, pāriet tam pāri, pārdzīvot, izdzīvot bailes, atteikumu, gūt pieredzi tajā ziņā, cilvēku neinteresētību pārvarēt un tā tālāk. Un tā kā nav cilvēka gatavības to visu, ar to visu saskarties, tad cilvēks sēž uz vietas un neko nedara, ja jūs mani saprotat. Arī darbības ir maz, jo cilvēks nav gatavs, iekšēji nav gatavs. Sēž un domā, ka kaut kad varbūt tas viss pazudīs, izzudīs pats no sevis un iestāsies tāds mirklis, ka tīkla mārketingā cilvēki, kurus jūs uzrunājat, pārstās atteikt un visi būs ieinteresēti un tad vispār varēs strādāt. Nevis vienkārši sociālos tīklos kaut kur savu atsauci publiskot, un tad visi piekritīs, visi paziņas un draugi atsauksies. Nu, tās ir pasakas. Jo jebkāda šāds ceļš un gājiens uz kalnu, pret kalnu būs grūts, kad kāds saka, ka var doties viegli, skaisti, kā spēlējoties ar labu garastāvokli. Cilvēki nemelo, bet tas nenozīmē, ka tie, kas iet tādā veidā, viņi vienkārši labā garstāvoklī dodas augšu, bet varbūt jākāpj tikpat smagi kā pārējiem. Un viņi uz viņiem neatstāja iespaidu. Cilvēku neinteresētība, atteikumi, izdomājumi,
prasmju trūkums un tā tālāk. Un tādēļ šķiet, ka cilvēkam viss viegli padodas. Un arī viņam pašam šķiet, ka iet piedziedādams un viss pats plūst rokās. Cilvēki iet pie viņa, neviens neiebilst, neviens neatsaka. Lieliski ideāli partneri un viss ir saldi un skaisti. Bet pēc fakta tikai cilvēka stāvoklis ir visbūtiskākais, un jebkurā tirgu vinnēs tas, kam ir pareizais noskaņojums, pareizais stāvoklis, kad dara, nevis gaida, kamēr nokrīt. Var, protams, bezgalīgi taisīties, gatavoties sākt, un būs tūkstotis iemeslu. Jā, es grasos, es taisos, nu tūlīt, bet kādēļ ne? Es baidos no atteikuma. Un ko tad tu grasies darīt? Grasies taisīties visu mūžu un sagaidīsi, ka cilvēki vairs neatteiks, kaut kas globāls notiks un vairs neviens nevarēs pateikt nē. Nu, tas ir absurdi. Tad ko tu īsti grasies gatavoties? Un mēs tā taisamies, gatavojamies. Un kas ir jāizdara? Vismaz kā tiek pieņemts lēmums? Es no savas pieredzes varu padalīties. Ir nepieciešams vienu reizi apsēsties un pašai ar sevi, ne ar vīru, brāli, padomnieku, padomdevēju, skolotāju un tā tālāk. Vienai pašai labi padomāt, ko īsti gribu un kāds būtu rezultāts un kāda būtu cena. Manu miljona cena. Nu, ja kāds tur skatās un saka, ka jā, Mitrohina dzīvo un dedzina, es arī savu cenu par to esmu samaksājis, bet cena arī ir augsta. Bet, kad es pieņēmu lēmumu, es jau iepriekš biju gatava uz to, ka šādu cenu būs jāmaksā. Es sapratu, jā, manā dzīvē parādīsies viss, kas tagad ir - māja, automašīnas, ceļojumi, nauda, visu, ko es vēlējos. Bet par to, protams, ir jāsamaksā cena. Puse no maniem apkārtējiem nogriezās no manis, daļa mani apvainoja. Es saku, ne tā, es vienkārši tā no sevis tiešām patiesi, ka puse radinieku mani pameta, mana draudzene uzmeta, mani apsprieda viss uzņēmums, kurā es iepriekš strādāju, un ka es vienkārši atnākšu atpakaļ, un es par velti aizgāju no darba, pārmetumi bija. Un kad šāda cena, viss tas ir saistīts nevis ar to, ka es atdodu, nezinu, savu nieri vai savu veselību. Tas ir nemateriāls. Un tas ir tas, ko patiesībā mūsu galva izdomā, un mēs, ja gribēsim, nereaģēsim. Būtība ir tā, ka tieši tas mūs aptur. Jūs taču redzat pēc atbildēm, kas satura jūs no ne telefona trūkums, vai tas, ka nav sakaru, jo es dzīvoju mežā, piemēram, un nekādā veidā līdz tam mežam nenokļūt vai līdz pilsētai. Un ne tāpēc, ka esmu ieslēgta 4 sienās, bet dīvaini, ka cilvēki kaut ko pateiks, kaut ko nepatīkamu, kaut kādas bailes, ticības trūkums, pārliecības trūkums. Bet kāpēc? Tādēļ, ka es vēlos kaut kādā veidā, kaut kā. Es neesmu pārliecināts, ka es izskatīšos krūti viņam, tādēļ arī rodas šāda nepārliecība. Bet, kad jūs sev dodat tiesības būt tādai, kādas jūs esat, dodat tiesības citiem cilvēkiem atteikt jums, teikt, nē, dodat tiesību neiet cilvēkiem līdzi, jums izvēlēties savu ceļu, nepirkt jūsu piedāvātās mikrošķiedras. Un, kad dodat cilvēkam tiesības uz to, ko jūs īsti negribat, mēs nedodamies pie cilvēkiem, lai piesaistītu viņus, jo mēs negribam viņiem dot izvēles tiesības un gribam, lai būtu tā, kā mēs gribam, lai viss saraksts, mans iespējamo paziņas un kontaktu saraksts aiziet arī. Dažkārt aiziet, dažkārt nepiekrīt, dažreiz atsaka. Un tīkla mārketings ir dzīvs process, dinamisks process. Un jūs varat teikt, ka viss jūs devāties
uz bojā eju plāns nav, cilvēku piesaiste nav. Cilvēku piesaiste ir bezgalīga. Pat tagad savā lumenī visai vairāk sekoju līdzi tieši cilvēku piesaistes rādītāju. Es gribu, lai manā komandā arī būtu cilvēku piesaiste, lai cilvēkus rekrutētu. Bet, ja es nesaprošu visu to, kā pieaugušais, pieaudzis, pieredzējis tīkla mārketinga speciālists. Pieaudzis cilvēks neizdomā to, kā nav. Mēs taču nevaram, mēs neiztēlosimies, ka uzņēmēja darbība ir brīva no jebkādiem atteikumiem, nepatīkamiem aspektiem un tā tālāk. Bet mēs varam mainīt mūsu attieksmi pret to. Mēs vienkārši varam mainīt attieksmi. Visa transformācija un viss foršais un jaukais notiek tad, kad jūs mainat pret to attieksmi, kad jūs dodat cilvēkam iespēju jums teikt nē, kad jūs saprotat, ka pasaulē ne visiem ir nepieciešams tas, ko jūs piedāvājat. Un mēs visi sakam, ka atrodiet to, kam vajag. Mēs ar kaut kā esam pulcējušies šeit, 104, jā, tulkojam, 104 cilvēki. Jūs visi dzīvojat dažādās valstīs. Vācija, Latvija, Slovākija. Šeit ir dažādas valstis, arī, manuprāt, Čehija ir Igaunija. Dzīvojat savās valstīs. Jūs taču atradāties kaut kādā veidā, mēs jūs atradām. Un pēc būtības mēs visi varam teikt, ka mums ir kaut kādas neredzamās zaļās brilles, jo mēs ar jums visi sēžam ar neredzamām zaļām brillēm. Mēs skatāmies caur savām vērtībām, caur saviem principiem. Mums visiem patīk tīkla mārketinga ideja, mums visiem patīk Greenway ideja. Mums visiem patīk ekoloģija, misija un tā tālāk. Lieliski, mēs esam viens otru atraduši. Un kad jūs veidojat procesu tīkla mārketingā, kad jūs sākat rekrutēt, piesaistīt cilvēkus, jums ir jāsaprot, ka ne visi cilvēki ir ar zaļām brillēm, un mēs tās neredzam. Kādam ir varbūt violetas, kādam ir oranžas, kaut kam dzeltenas. Katrai ir savs ceļš, ir bijusi sava bērnība, savi uzskati izveidojušies. Jūs vēlreiz piedāvājat man tīkla mārketingu pirms 10 gadiem, es pasmietos vienkārši. Es vispār sevi tajā neiedomājos, bet es savu viedokli un skatu punktu esmu mainījusi. Man jau citas brilles bija. Man jau pašai bija šī interese. Un jūsu uzdevums ir nevis pārtaisīt cilvēkus, necensties noņemt viņu violetās brilles, uzvilkt zaļās brilles vai dzeltenās un piespiest tam, lai viņi būtu kopā ar jums. Jūsu uzdevums ir atrast cilvēkus ar zaļām brillēm, saprotat? Bet tā kā jūs maz rīkojaties, kā jūs domājat, vai jūs atradīsiet viņus? Nē, visdrīzāk, ka nē. Saprotat, kad cilvēks maz rīkojas un maz dara, uz kaut ko paļaujas. Viņš paļaujas uz brīnumu, kā es to saku, domā, ka kaut kāds brīnums notiks, un šāds cilvēks ar zaļām brillēm paklaujas pie durvīm vai pazvanīs pa telefonu. Es teikšu tā, tīkla mārketingā dažkārt arī tā gadās, un tāda brīnuma tiešām gadās. Bet tie ir ārkārtīgi reti gadījumi. Un tieši tad, kad jums jau ir pieņemtais lēmums, kad jūs esat gatavi, sākat rīkoties daudz, un tikai tajā gadījumā brīnums var ienākt. Ja jūs pajautāsiet jebkuram cilvēkam šeit, es tiešām zinu, ka Ivans ir ar augstu kvalifikāciju, viņš noteikti pateiks, ka kad viņam iekšā radās tāds iekšējais stāvoklis būt top līderim, viņam neizveidojas tā kā nosauc. Pieķa, Vaisa, Griša, Maša, Kaķa, visi ir līderi.
Viņi paši notika, viņi paši sāka izaugsmu, viņi paši atnāca. Viņam tas viss salikās kopā, jo viņš pieņēma iekšēju lēmumu un sāka rīkoties. Un tas viss tiešām nodrošina brīnumu, un cilvēki ar zaļām brillēm paši atnāk. Bet bezjēdzīgi gaidīt viņu bez jebkādas rīcības un darbības. Vispār nekas nenotiks. Labāk, es nezinu, punu uzdaudzīt, kļūdīties, bet nezaudējiet laiku, nezaudējiet velti laiku. Un katru gadu mēs ceram uz to, ka drīz Eiropa uh, tiešām pēkšņi krasi izaugs. Mēs ticam, un godīgi saku, mēs taču redzam, ka vienalga Eiropā mēs neesam sasnieguši to, lai viss tā grandmeistars, lielmeistars uz lielmeistara un tā tālāk. Bet tas procesa vēl pagaidām nav īsti iekustinājies un ir tikai palaides sākuma stadijā. Un tiešām ļoti būtiski noķert vilni, trendu, tendenci un pieņemt lēmumu, kamēr nav par vēlu. Saprotat, jo tieši jums ir vairāk izredzu un iespēju veidot pilnīgi kaut ko traku un nebijuši jūsu tirgu, jo kad kā tas kamoliņš sāka velties, un tā Krievijā viss ir ļoti strauji attīstās un viss vienkārši rit, tā ir pilnīgi cita enerģija. Arī forši tā ir izaugsme, mēs ārkārtīgi priecājamies, ka tā tas viss notiek, bet jūs atrodaties kaut kur sākumā, kalna sākumā. Un jūs šo ceļu tikai tagad sākat. Attiecīgi ir svarīgi turpināt šo ceļu, jo tas jau ir uzsākts. Un ilgi neapstāties uz vietas, jo mums ir jādodas kalnup un meklēt cilvēkus ar zaļām brillēm. Nepalaist garām dzīve. Jūs taču zinat, ka dzīve ir tik strauja, tik trauksmaina reize un viss nav laika gatavoties un taisīties un grasīties. Un tāpēc labāk, ja jūs padomāsiet par to nopietni, dziļi, pārdomāti vienu reizi tā, lai viss nonākt pie sapratnes, esmu gatavs, lai puse atsaka, bet es būšu mēģinājusi, lai mani nosoda un saka, ka es daru kaut ko nepareizi, lai man neviens netic, bet es pats ticu. Es nopietni saku, galvenais, lai jūs paši ticētu sev un jūsu skolotājs un vadītājs. Un tīkla mārketingā padomdevējs vadītājs vienmēr jums tic un zina, ka jūs varat. Tie ir cilvēki, kas vienmēr jūsos tic un ir pārliecināti par jums. Kad jūs nonāksiet šādā stāvoklī, jums sāksies sistēmiska, disciplinēta, pastāvīga darbība, darbs, kas nesīs savus augļus. Un atcerieties, pašā sākumā es norādīju, ka nav jāorientējas uz ātrumu. Ātrums nav galvenais. Tādam cilvēkam, kas izdarīja kaut ko neiespējamu, es nezinu, mēneša laikā, 2 mēnešu laikā sasniedza meistara līmeni, un jūs skatāties šo cilvēku un domājat, es kaut kāds ne tāds, man kaut kas nav pareizi, laikam kaut kā ne tā, un tas meistars ir malacis, bet es nē, jo man neizdodas. Kad jums būs pieņemts lēmums, jūs būsiet noslēguši vienošanos pats ar sevi un tāds iekšējs stāvoklis, tas jau ir uzvarētāju stāvoklis. Jūs vēl nebūsiet uzvarējuši, bet jūs būsiet pozitīvi noskaņoti un pozitīvi plānojat uz uzvaru. Un ja šo uzņēmējdarbību veiksiet sistēmiski, jums nebūs dīkstāves, nebūs pasēdēšu, atpūtīšos, nebūs kas tāds. Pagaidīšu, kamēr akcija, pagaidīšu labākus laikus, pagaidīšu, kad būs lētāk. Un tad jūs sev saņemsiet vislabāko stāvokli, kurā jūs rīkosieties katru dienu, darbosieties katru dienu. Un, ja jūs darbosieties sistēmiski, disciplinēti katru dienu,
No tā uzlabosies jūsu rezultāti jums raksturīgā ātrumā, bet no malas, protams, šķitīs, ka it kā jūs traucaties ar Lamborghini kaut kur nākotnē, ka ar super ātru auto nesaties kaut kur uz priekšu. Tā man pašai bija. Tā man sanāca. Un tagad es stāstu tikai no savas personīgās pieredzes. Ne tāpēc, ka es kaut kur izlasīju gudrās grāmatās, bet es stāstu, kā man patiesībā bija un kā dzīvē notiek. Un tad ir vienkāršāk veidot rezultātus un sasniegt līderi, meistaru, lielmeistaru un tā tālāk. Tieši uz tā viss balstās, jo var bezgalīgi mācīties, bezgalīgi gaidīt kaut ko, kādu labu izdevīgu brīdi, kaut kādu labvēlīgu situāciju Eiropā, kaut kādu labvēlīgāku situāciju, nezinu, pasaules politikā un tā tālāk. Bet tas nozīmē, ka jūs gaidat neko, nevis grasīties dzīvot, bet jādzīvo ir šeit un tagad. Un, lai sāktu un pārstāt tērēt velti laiku. Vienkārši vajag ļoti dziļi un nopietni pārdomāt, kādu cenu jūs esat gatavi maksāt par saviem panākumiem, jo ne visiem patiks, ka jūs esat veiksmīgi. Ne visiem. Puse cilvēku priecāsies, puse nepriecāsies. Nu, tā maigi sakot. Un tā arī puse cilvēku, kuriem jūs piedāvājat uzņēmējdarbības piedāvājumu, būs priecīga, puse pat negribēs jūs redzēt vēlreiz dzīvē. Un tas arī ir normāli. Un kad es esmu gatava, iestājas viss jau foršākais, jo uzņēmēju darbību es īstenoju kā pieaudzis cilvēks. Bet, ja tas nav tā, tad jūs, nu tā, nejauši teicat, īstenojat uzņēmēju darbību, kas sanāks, kā izdosies. Varbūt kāds brīnums notiks, ka cilvēki paši atnāks un ka kaut kas notiks. Tos sauc par, nu, tā nejaušu, bet tā, tā bērni dzīvo. Ka pats notiek pats no sevis, bet mēs esam pieauguši. Mēs esam apzinīgi, apzināti. Mēs saprotam, un tie, kas uzsāk uzņēmē darbību ar pieņemtu lēmumu, nu, kā es tagad jums stāstu, man ir bijis saprotot, izprotot visu, kas varētu notikt. Un šiem cilvēkiem rodas rezultāts un nekad nebūs nekādu iekšēju barjeru, iekšēju šķēršļu, kas viņus attur, kā jūs arī šeit mums čatā rakstījāt, bailes, atteikums, nepārliecība, ticības trūkums, ko teiks cilvēki. Un vēl kaut kas to, no kā cieš liels, skaists cilvēku pasaulē. Jūs taču saprotat, ka ne tikai jūs, bet arī jūsu partneris tāpat domā, un citi partneri un klienti. Un iedomājieties, ja mēs reģistrētos uzņēmumā Greenway, ne, tāpat kā mēs darām kaut kas ar saiti, kaut kas ievada savus datus un ir partneris, bet ja mēs noslēgtu līgumu, piemēram, jūs ienāktu tīkla mārketingā un jums teiktu, ko jūs gribat. Un jūs stāstītu, ko jūs gribat naudu, automašīnu, jaunu dzīvokli, izglītību bērniem, sapņojat doties uz Parīzi, nopirkt vasarnīcu un visus savus sapņus. Un jums teiktu, jā, varam visu iedot, mums tas viss ir. Saņemsiet caur naudu, un es jums to naudu iedošu. Bet jums nāksies saskarties. Un tāda šeit pēc saraksta. Viss, no kā jūs baidaties. Atteikumi, nosodījums, ne visi sapratīs, neizprātni, ka cilvēki nāks un ies, ka uzņēmēja darbība būs kritumā, kāpumā. Kaut kad varbūt iespējams būs nepieciešams visu atjaunot, būs nepieciešams tas un tas. Pēc būtības, ja tajā brīdī, kad jūs reģistrējat savu līgumu, jums par to teiktu, jums jau būtu iespēja, ko izdarīt, vai nu piekrist, vai atteikties no tā visa. Bet tā kā tādas iespējas reāli nav, mēs visi sākam nejauši. Bet es jums piedāvāju
šeit un tagad aizdomāties par to, lai šādu līgumu, nu tā virtuāli iztēloties, noslēdzam, ka jums tagad ir jāparakstās uz to visu, kas jūs satur un no kā jums bail. Kādēļ? Jo man ir tas, kamdēļ es to darīšu. Man ir mērķis un es esmu gatavs uz to visu. Un tad jūs saņemat iekšējo motivāciju darīt, kad no rīta pamostaties, un jūs jau zinat, kā būt efektīvam. Zinat, kas jādara šodien. Nu, jo nevajag man neko teikt, kaut kādas norādījumus un tā tālāk. Rodas iekšēja motivācija. Zinat, man patīk salīdzināt. Iekšēja motivācija ir liesmiņa, uguns, kas pastāvīgi deg. Pastāvīgi deg, nu, kā liesma, kā lāpa. Ārēja motivācija ir tāda pati lāpa, bet deg tā uzliesmojot. Šī nedaudz, un šeit pārmaiņas, it kā lielāka, mazāka, aizdegas izdziest. Un tas cilvēks, kas aizdegas un sevī veido enerģiju pēc notikumiem, pēc tikšanās reizēm. Mums šeit Krievijā, es jau vakar atlidoju, mums bija līderu nometne, un mēs visi sočos, 1200 cilvēku, lieliski forši. Un tā visi cilvēki aizbrauca prom ar tādiem milzīgiem spārniem, aizlidoja, lidoja, bija pacelējošā stāvoklī, pat droši vien bez lidmašīnas varētu nokļūt mājās. Protams, tā motivācija ir iedvesma, tiešām bezgalīga iedvesma, kad parādīs un piedalies šajos notikumos. Bet kas var notikt jau pēc nedēļas? Pēc nedēļas jau tā motivācija var mazināties, jo nav rezultāta, atkal neko nedaru, 2 dienas darīju, 2 nē, saņēmu atteikumu, mani apvainoja, tad sēžu domāju, ka man nepieciešams vairāk pārliecības, zināšanās, došos mācīties, lai man neatteiktu, un viss. Un atkal tu šajā te nokrīt atpakaļ savā aplī, un šī liesma turpina dzist. Un jūs atkal meklējat sev motivāciju. Šis avots ir nepieciešams. Vai nu dodaties pie padomdevēja, vai nu kādu video iedvesmai, vai jūs iedvesmo pats savus rezultātus, 100 PV, kaut ko nopirku, uzreiz motivācija. Bet ārkārtīgi sarežģīti. Tas darbojas, bet tas ir sarežģīti. Pastāvīgi ir jāmeklē šis avots. Pastāvīgi vajag, lai kāds tātad uzpūstu šo liesmiņu, burās, vējš būtu. Bet es runāju par nopietnāku iekšēju procesu. Es runāju par iekšējo motivācijas avotu, kad mazliet, bet vienmēr deg. Un nevajag tur pūst. No rīta pamostaties, lai sāktu rīkoties, un nevajag, lai kāds pateiktu, tā rīkojies. Ir cilvēki, protams, kas aug bez padomdevēja, bez skolotāja. Viņiem vispār neko nesaka. Viņiem nav nepieciešams padomdevējs, un dzīvē es teikšu, šādiem cilvēkiem tas notiek ne tāpat vien, jo viņi ir spējīgi augt tieši tā, bez padomdevēja un skolotāja, bet viņi domā savādāk un meklē šo te citu vietu, bet tas ir pilnīgi cits temats, mēs vēl atsevišķu tikšanās reizi droši vien tam varam veltīt, un tagad es tikai vēlos padalīties tajā, ka mūsu šīs dienas Zuma tēma ir kā kļūt par līderi, kā pieņemt lēmumu kļūt par līderi. Un kā no sākuma es arī teicu, ka līderis nav 4000 PV, diemžēl. Nē, jūs saprotat, ka tas ir kas vairāk.
Tas ir līdera stāvoklis dzīvē kopumā, un tieši pateicoties šādam te pieņemtam iekšējam lēmumam, jūs šo te stāvokli, šo sajūtu varēsiet noķert, jo jūsu rezultāts uh, pienāk un papildina nevis tikai jūs, bet arī jūsu panākumus. Cilvēki domā otrādi, kad man būs 4000 PV, tad es jutīšos kā līderis. Nu, ja tas nav dots, bet viss patiesībā notiek pilnīgi otrādi. Vajag sajusties kā līderis. Un par līderi jūs sevi sajutīsiet, kad jūs iemācīsieties, kā pieaudzis cilvēks uzņemties lēmumus un uzņemties atbildību par savu dzīvi, par savām izdarītajām izvēlēm, par to, ka jūs izvēlēties šeit Grīnvejā un ko darīt. Ja pēkšņi jums rodas kādas problēmas, jautājumi, kaut kādas šaubas, apstākļi un iemesli, kādēļ jūs nedarat, tas nozīmē, ka jums ir jāatgriežas pie jautājuma par to, vai jūs esat gatavi. Un tas ir jautājums par pieņemto lēmumu. Ja jā, tad lieliski, bet ja nē, tad jāmeklē iemesli, kādēļ es neesmu gatavs. Gatavs kam? Atteikumam jāstrādā pie šīs jomas. Tad ir jādomā, kas tur tāds atteikumā? Kas notiks, ja kādam patīk gurķi un kādam nē? Nu, kas notiksies? Pasaule taču nebeigsies. Un ja kāds alkoholu lieto, kāds nelieto, tas arī neko nemaina. Cilvēki tiešām ir absolūti dažādi. Un ja, piemēram, es nelietoju alkoholu, bet jūs ļaunprātīgi lietojat, un es teikšu nē, un jūs vēl apvainosieties uz mani, vispār pārtrauksiet ar mani runāt un piedāvāt pat tēju iedzert. Un no šādas pozīcijas ir arī jādodas tālāk. Ja ir iekšēja gatavība, izlēmība, tad mārketings plānu vai miljons ārēju motivāciju vai Mercedes vietā jau lidmašīnas drīz pat, ja piedāvātu lidmašīnu, privāto lidmašīnu Mercedes vietā, nekas nemainies. Ja ārējā motivācija nav būtiska, vienmēr jāmeklē ir iekšējo motivāciju, un motivācija iekšējā vienmēr būs, kad jūs zināt atbildi, ka tas, kādēļ jūs to darāt, un kādu cenu esat gatavi samaksāt. Tālūk, dārgie partneri, kopumā tas būtu viss. Es domāju, ka mums ir šī tikšanās reize jāpabeidz. Es vienmēr izmantošu arī mašīnu tulkošanu. Lūdzu, rakstiet atgriezenisko saiti, kā jums patika, varbūt ir kādas pārdomas. Pēc jebkura zūma, pēc jebkura video, pēc jebkuras grāmatas un filmas es cenšos kādas 15 minūtes neko nedarīt, ne ar vienu nerunāt, nekur nedoties prom. Es cenšos izslēgt visu un paklausīties, ko manas galvas smadzenes pārdomā, kādas secinājumus es izdaru, un pats galvenais, ko es grasos piemērot, izmantot praktiski. Piemēram, uzrakstīt sev savas bailes, sastādīt sarakstu, no kā es baidos, kas man attur. Un izskatīt katru iemeslu, ar ko es varu tikt galā. Padomāt, kas slēpjas aiz bailēm no atteikuma. Jā, es esmu nepārliecināta un par mani padomās slikti un tā tālāk. Kas notiks, ja kāds sapratīs, ka jūs esat nepārliecināts par sevi cilvēks? Kas notiks? Vispār nekas nemainīsies, godīgi sakot. Un tā es iznācu uz skatuves, kad bailījos, ļoti baidījos krokus zālē 6000 cilvēku. Es domāju, es iznākšu, pēkšņi pateikšu kaut ko ne to, kaut kā cilvēki, ko cilvēki par mani padomās, un nepārliecināta par sevi, bet tad es sapratu, nu, kas būs visšausmīgākais, ko es varēju iztēloties, ir iziet uz skatuves, paklupt, nokrist, piecelties, visu aizmirst, paklusēt, nevienu vārdu neatcerēties, ko stāstīt un doties prom no skatuves. Nu, tas tāds šausmīgākais scenārijs. Un kas pēc tam būtu? Nekas. Tā ir pieredze. Absolūti viss mūsu dzīvē ir pieredze. Jebkurš šķērslis, jebkurš akmens jūsu ceļā, jebkura kļūda, viss tas veido cilvēka pieredzi.
Vairākumā gadījumā par līderiem kļūst, nevis piedzimst. Protams, varbūt ir kaut kādi ģenētiski priekšnosacījumi, priekšrocības, neviens ar to nestrīdas, bet līderība tas ir tas, ko mēs varam iemācīties, uzkrāt. Un par līderi kļūst tas cilvēks, kam ir milzīgs skaits kļūdu aiz pleciem, starpgadījumu, nesapratne, šķēršļi, notikumi. Tieši šādi cilvēki var nosaukt sevi par līderiem. Tā skaitā arī tīkla mārketingā līderi ir tie cilvēki, kas ir tik par sevi sadzirdējuši, izturējuši, pārdzīvojuši, gājuši prom, nākuši atteikumi, bloķēti, nobloķēti ar situācijas saistīts ar produktiem, ar kvalitāti, konflikti. Nu, viss iespējamais. Tam ir jābūt gataviem. Un jo augstāka pozīcija, jo vairāk šādas negatīvās pieredzes, kas arī veido šo te pieredzi un lēmumu. Esmu GM2 pozīcijā, līdera pozīcijā viss ir, un ja visa šie šķēršļi mūsu prezidentam, es domāju, ka vesela virkne un vesels lērums šo te problēmu šķēršļu un tā tālāk, bet viņš ir savā vietā un pateicoties arī šai pieredzei, un kā viņš atrada mūsu cilvēkus zaļās brillēs, kuri nolēma būt gatavi tam visam un to pārdzīvot. Un tieši tā arī jūs atradīsiet savus cilvēkus zaļās brillēs, kas būs gatavi iet jums līdzi. Tas tiešām notiks un noteikti notiks, varat par to nešaubīties. Bet vajag iekšēja, ir nepieciešama kopēja iekšēja gatavība. Viss, draugi, liels paldies, ka padalījāties. Es arī pateicos jums. Ļoti patīkami redzēt dažādas sejas, dažādas valsts, un jūs arī runājat dažādās valodās. Es arī runāju atšķirīgā no jums valodā, bet mēs esam kopā. Viss, liels paldies, uz redzēšanos, tā, liels paldies!